Доброго дня, мене звати Данило, я з України. Зараз працюю в організації «Хочу допомогти біженцям» в Ризі, в інформаційному пункті, і щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніші запитання у відео, а щоб поділитися з вами наявною у мене інформацією. Це моє 11-те відео і тема нашої 11-ї зустрічі – вивчення латиської мови у повсякденному житті. У цьому відео ви дізнаєтеся, як щодня самостійно покращити свої знання латиської мови. Я запросив розповісти про цю тему Еріку Пічукане, методиста Агентства латиської мови. Отож, почнемо. Labdien! Šodien es gribētu iepazīstināt jūs, kā var mācīties latviešu valodu, kad nav iespējams apmeklēt kursus, vai varbūt jums jūsu pilsētā, kur jūs šobrīd atrodaties, nav kursu, vai varbūt jums arī nav iespējams attālināti mācīties. Ko tad jūs varētu darīt? Kā jūs varētu paši apgūt valodu? Nu, tad pirmais solis. Ejam internetā, mūsu mīļajā mammā Google un rakstam vārdu valoda. Kad jūs nospiedīsiet, jūs redzēsiet pirmo, ko jūs ieraudzīsiet, Latviešu valodas aģentūra. Atkal latviešu valoda, tad tik spiedīsim uz priekšu un jūs nonāksiet Latviešu valodas aģentūras mājaslapā. Pirmais, ko es jums gribētu parādīt, ja jūs drusciņi iesiet lejā, zemāk, jūs redzēsiet banerīti, kur rakstīts saziņai, un arī ukraiņu valodā для зв'язку. Tad jūs spiediet uz šo baneri, un jūs nonāksiet Latviešu valodas aģentūras tādā vietnē, kur mēs esam apkopojuši materiālus, kas domāti tieši tiem cilvēkiem, kuri ir atbraukuši pie mums no Ukrainas. Pirmais, varbūt, ko jūs redzēsiet, pirmie soļi latviešu valodā. Un mēs arī centamies šo materiālu, mums palīdzēja brīvprātīgie, iztulkot arī ukraiņu valodā. Tur ir neliela anotācija un saite. Kad jūs nospiedīsiet uz šo saiti, jūs varēsiet nonākt uz konkrēto materiālu. Kas tad jums tagad ir nepieciešams? Jo dažreiz varbūt arī ir jāsāk ar alfabētu, jo tomēr daudzi burti mums arī atšķirās. Un lai mums būtu vieglāk mācīties, apgūt valodu, ir ļoti svarīgi arī redzēt, kuri tad tie burti ir, kuri pilnīgi citādi. Kad mēs atkal ar jums iesim nedaudz zemāk, tad jūs redzēsiet, materiālu apkopojums bērniem, materiālu apkopojums arī pieaugušajiem, un esam arī nedaudz iztulkojuši 5 nodaļas no grāmatas Atvērsim vārtus, ar tādām nelielām vārnīcām ukraiņu valodā, un arī materiāliem, ar ko jūs varētu sākt bez skolotāja, kur nav vajadzīgs varbūt tik daudz jums kāds palīgs, to jūs varat paši darīt. Kad jūs nospiedīsiet uz jebkuru nodaļu, tad jūs redzēsiet, ka šeit vispirms ir vārnīca, bet gribu pateikt uzreiz, palīdzēja tulkot brīvprātīgie. Un nevienmēr cilvēks, kurš mums palīdzēja, bija ukraiņu valodas filologs. Un, diemžēl, mēs arī nezinām tik labi, tāpēc kāda kļūda arī var gadīties tieši ukraiņu valodā, bet mēs mācāmies latviešu valodu. Un šeit ir tādi pirmie paši soļi, labdien uz redzēšanos, kas es esmu, tā leksika pirmā, kura jums būtu nepieciešama, ar kuru jūs varētu sākt mācīties valodu. Ja jūs iesiet tālāk šajā vietnē, tad jūs arī redzēsiet, ka šeit ir tādas filmas, ko palīdzēja viens ukraiņu skolēns, Artūrs, kurš ļoti gribēja palīdzēt tieši tiem, kas ir tikko iebraukuši, kā dažus vārdus mācīties, kā sasveicināties, ciparus, vai kā pateikt paldies, lūdzu. Tālāk jūs varēsiet atkal šķirstot zemāk, jūs redzēsiet, ka šeit ir vārdi un frāzes skolotājiem un vārdi un frāzes medicīnas darbiniekiem. Bet es teikšu uzreiz, noderēs jebkuram, ne tikai pedagogiem. Kāpēc mēs tulkojam pedagogiem un medicīnas darbiniekiem? Tas bija lūgums tieši no ārstu asociācijas, un tā kā Latviešu valodas aģentūrā bija izstrādāta leksika
medicīnas darbiniekiem, tad bija viegli to iztulkot ukraiņu valodā, un tāpat arī pedagogiem. Bet tur ir labas lietas, labi teikumi, ko var iemācīties kā tādas standarta frāzes, un vienkārši atkārtojot, jau sāk lietot valodu. Nākamais, kur jūs varētu skatīties, ir ejot mūsu mājas lapā, jūs nonākat vietnē Māci un mācies valodu. Varbūt bērniem te ir daudz materiāls, bet bērniem noteikti palīdzēs skolotājs skolā. Bet pieaugušie, tad mēs ejam uzreiz uz 16+. Gribu pateikt uzreiz. Dažiem vieglāk ir varbūt mācīties no bērnu grāmatiņām, tad var izmantot arī līdz 6 gadiem, ko es kā pedagogs bieži izmantoju materiālus, jo tur ir ļoti viegli, interesanti, ir arī spēles dažādas, bet mēs ar jums apskatīsimies 16+. Un varbūt pirmais, ko es gribētu jums parādīt, tas ir alfabēts, jo atšķirās burti ne tikai rakstiski, bet arī pēc skaņas. Un kad jūs atvērsiet vaļā, sāksim runāt latviski, tad tur būs alfabēts, kuru jūs gan redzēsiet, gan dzirdēsiet, un varēsiet paskatīties, kuri tad burti ir līdzīgi jūsu alfabētā un kuri burti ir pilnīgi citādi. Tad šeit ir domāta valoda pavisam vienkāršā veidā cilvēkiem, kuriem ir pirmā saskarsme ar latīņu burtiem. Tad te var mācīties gan leksiku, gan vārdus, gan kā vārdi rakstās, gan arī dažādas frāzes, var iet skatīties un strādāt. Nākamais, ko es jums gribētu parādīt, mums ir izstrādāta tāda vanagu ģimene. Vanagu ģimene ir latviešu valoda pieaugušajiem ar atbalstu angļu valodā, un kam varbūt tuvāka ir krievu valoda, tad ar atbalstu krievu valodā. Ja kādam ir grūtības, jo tomēr arī atšķirās mūsu skaņu sistēma, tad jūs varat iet uz tādu saiti, kā runāsim pareizi, un vienkārši trenēties, izrunāt dažādas skaņas. Dz, dž, č, dž. Visas tās iespējamās skaņas, kuras varbūt atšķirās nedaudz no jūsu valodas. Šeit ir gan sakām vārdi, gan dažādi vārdi, piemēram, skola, ola, kas arī atkal nedaudz citādi, garie patskaņi mūsu, kas vienmēr sagādā grūtības. Vienkārši trenēties, bet varbūt var arī vienkārši dziedāt latviešu dziesmas, kas arī palīdzēs jums trenēties, izrunāt dažādas skaņas. Nākamais, ko es jums gribētu parādīt, ir pazīstamā laipa. Šeit ir arī pašmācības līdzeklis pieaugušajiem. A1, A2, B1, B2 līmenī. Un jūs atkal varat arī paši pēc dažādiem tematiem, izmantojot tos, mācīties valodu bez pedagoga palīdzības. Vēl viena tāda vietne mūsu mājaslapā, ko es jums gribētu parādīt, ir saziņas stils. Ja kāds tomēr viņš saprot, ka viņam ir jāmācās valodu, un viņš varbūt arī grib kārtot eksāmenu, bet viņš grib mācīties pats, viņam nav iespējams varbūt strādā, varbūt ir citi, varbūt mazi bērni, nevienmēr ir spējīgs mācīties valodu kopā ar pedagogu vai iet kursos. Šeit ir ļoti daudz labu, interesantu lietu. Pirmkārt, ir audio materiāli. Tās tādas mini nelielas filmiņas, kur sarunājas it kā uz ielas, un ir plus tas, ka ir gan tulkojumi 4 valodās, gan jūs redzat, dzirdat, varat atkārtot. Jebkuru var atvērt, te var skatīties, dažus tikai klausīties, dažus skatīties un klausīties. Tad šeit ir arī, jūs redzat, tāds valodu portfolio. Kā jau es jums teicu, ka tas ir domāts, ja mēs gribam tiešām kārtot eksāmenu, mums ir vajadzīga valsts valodas prasmes kāds līmenis, tad šeit var vienkārši trenēties. Te ir klausīšanās un lasīšana. Gribu pateikt uzreiz, ka klausīšanās te ir diezgan ātrā tempā, un ja jūs spēsiet izpildīt šeit, tad jums citur nekad nebūs problēma, ne sadzirdēt stacijā kaut kur, ko runā, ne arī varbūt runāt ar cilvēkiem, jo mēs speciāli lūdzām, lai nerunātu lēnāk, lai runā normālā tempā, kā jau latvieši runā diezgan ātri. Te vēl arī pameklēt, kas varbūt jau runā latviski un grib uzlabot savu latviešu valodu, ir ekskursijas, tradīcijas, bet tas jau vairāk cilvēkiem, kuriem
kuri jau ir mācījušies, un viņam vajag B vai C līmeni, ja, tad tur arī gan uzdevumi, gan interesanti videoklipi, ir arī vārdnīcas, ko var izmantot. Ir arī materiāli vecākiem, ja jums ir bērni, ko jūs arī varētu izmantot. Tas ir tāds materiālu apkopojums, ko mēs visu laiku papildinam. Skaidrs, ka es jums tagad parādīju tieši to, kas ir domāts pieaugušajiem, kas apgūst valodu un kas grib pats mācīties valodu. Bet ir arī ļoti daudz materiālu bērniem, un bieži jūs arī varat izmantot tos, lai teiksim, tā jautrāk mācīties valodu, jo tur ir gan spēle valodiņa, kur var tā diezgan interaktīvi izpildīt dažādus uzdevumus, ir gan par svētkiem dažādiem, ir materiāli par Latviju. Varbūt jūs tikko iebraucat un gribat zināt, kas tad Latvijā ir tāds interesants, kāda daba, kādi svētki. Tas viss ir tajos materiālos, kuri ir domāti skolēniem un ko jūs arī varat izmantot. Bet, ziniet, valodu jau var mācīties ne tikai sēžot pie datora. Valodu var mācīties staigājot pa pilsētu. Valodu var mācīties staigājot pa veikaliem. Valodu var mācīties sēžot kafejnīcā un kaut ko pasūtot sev. Un tagad mēs ar jums iesim ārā, iesim ielās un skatīsimies, kā tad mēs varam mācīties valodu uz ielas. Mēs esam Alberta ielā, un tad var sākt mācīties valodu jau no paša nosaukuma iela. Kā iela? Alberta iela. Turpat ir Strelnieku iela, daudzskaitlī kā iela, Strelnieku iela. Un tad tālāk mēs varam atrast, piemēram, Brīvības iela. Atkal sieviešu dzimte Brīvība, Brīvības iela. Un iesim tālāk kopā un skatīsimies, ko tad vēl mēs varētu te mācīties, ejot vienkārši staigājot. Piemēram, lūdzu, sestdienās, jebkurā gadījumā tur ir attēls un varēs saprast, ka sestdienās samaksa ar, tarifu zona. Ļoti daudz jau ir vārdu, kuri ir vienādi gan latviešu valodā, gan slāvu valodā, gan angļu valodā, ko jūs varētu izmantot. Mēs esam pie aparāta, un ko tad mēs varētu mācīties? Pirmā stunda, pirmā, otrā diena, trešā, katra nākamā stunda. Vai jūs kāpsiet nākamā pieturā? Tad ļoti labi vārdi. Darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās bez maksas. Atkal, tas, ko mēs varam mācīties, te ir gan gramatika, gan leksika, gan varbūt apskatīsimies, kas tas šeit ir. Aha! Veiciet apmaksu arī ar mobīlo aplikāciju. Taču daudzās valodās šis vārds ir vienāds. Tas ir droši, ātri un ērti. Cik labi vārdi. Droši, ātri. Skriesim ātri. Ietaupiet naudu. Plašāka informācija. Atkal informācija vārdu mēs saprotam un jau mēs varam iedomāties, kas ir plašāka. Un ja mēs katru, piemēram, diezgan bieži ejam garām, vai arī paši veicam maksu, mēs jau to visu varam katru dienu lasot, atcerēties. Aiziesim, apskatīsimies, ko tad vēl, kā tad vēl varētu mācīties valodu staigājot pa šo skaisto Alberta ielu. Uzreiz pa labi privāti īpašums. Iebraukt aizliegts. Mēs jau arī saprotam, sarkana zīme, iebraukt aizliegts un atkal ieeja, iebraukt, nams, celts. Bieži sagādā grūtības jautā, kas ir māja, kāpēc nams. Tad mēs saprotam, ka liela tāda celtne, bieži mēs saucam par māju. Autors ir būvu inženieris. Ļoti daudziem ir profesija inženieris. Lūdzu, atkal ejam garām, katru reizi lasam, atceramies gan profesija, gan projekta autors. Pat netulkojot, mēs šos vārdus saprotam, kur es redzu uz loga. It kā kaut kas tur rakstīts, apskatīsimies, kas tad ir tur. Un te ir 4 valodās. Un lūdzu, zāliens nav paredzēts suņiem. Paskaties, cik daudz vārdu jums ir uzreiz tulkojums. 3 valodās, katru dienu ejot garām, cik daudz vārdu mēs varam apgūt. Un tā staigājot pa ielu un lasot
10, 20 reizes vienu un to pašu, mēs varam arī uzkrāt ļoti daudz leksikas un pēc tam arī izmantot. Vēl iesaku noklausīties sarunas veikalos vai kaut kur runā latvieši savā starpā, jo viņi runā varbūt tādā vairāk dzīvajā valodā, kā es teiktu. Varbūt nevienmēr jūs to valodu grāmatās redzēsiet un mēģiniet izķert šos vārdus. Jā, jūs lasījāt, daudz ko atcerēties, mācieties, un tagad, kad cilvēki sarunājās, dialogs kāds, mēģiniet tos vārdus ķert. Vēl veiksmi mēģiniet mācīties ne tikai pie datora vai klasē, bet arī uz ielas staigājot un meklējot latviešu valodas gramatiku un jaunus vārdus. Вейксмі. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання в коментарях або за телефоном +371 20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в Ризі за адресою вулиця Палес, 9, Центр підтримки українських жителів.